dziedājis disko ēras leģendas Ricky Epovery. Es nebaidos šī vārda. Mēs esam gada izcilākajā ballītē. Viena meklē skapī mammas, disko ēras klozītes, citi atceras pionieru balli, kad viņi pirmoreiz skumstījās. Iet uz labu. Otrās disko nakts sindroms, tāpat kā visu otro disku, otro albumu, parasti, kā muzikantiem, viss, kas ir otrais, tas neaiziet. Pagājušajā gadā laikam varbūt negāja tik labi un tik spoži un tā kā gribējās, bet tagad es vienkārši kaifā. Es redzēju tās actiņas un tos cilvēkus, kas tur spīdēja man pretī, man baigi patīk. Latvijas diskotēku pionieru iznāciens ir īsts ceļojums laikā, kad šķiet šo 20-15 gadu nemaz nav bijis. Neiztrūkstoša programmas sastāvdaļa ir vokāli instrumentālie estrādes ansambļi no kapitalistiskajām valstīm, kā toreiz mēdz teikt. Visgrūtākais bija dabūt šos ierakstus. Oficiāli mēs neko nedabūjām. Pēc tam dabūt cauri priekšniecībai, lai viņi akceptētu, jo tas tomēr viss nāca no kapitalistiskiem rietumiem. Tāpēc es nevarētu teikt, ka man tas laiks būtu ļoti patīkams, bet kā katrs padarītais darbs, kaut kāds gandarījums jau ir, protams. Kad uz